Ziemas apkuras sezona, par kuru vēl rudenī uzņēmējiem nebija nekādas skaidrības, šobrīd jau ir pusē. Vai energoresursu dārdzība šoziem kavē Latvijas uzņēmumu darbību? Kā biznesa ietekmē makroekonomiskie procesi un galu galā, kas jādara, lai Latvija neturpinātu nīkuļot, bet beidzot sāktu panākt Lietuvu un Igauniju? Žurnāla Bilance februāra numurā intervija ar Latvijas darba devēju konfederācijas prezidentu Andri Bitti. Enerģētikas jomā drūmākie prognožu scenāriji nav piepildījušies. Lai gan ir dārgi, energoresursu pietiek un uzņēmumiem nav nācies apturēt ražošanu. Turklāt, kā stāsta Andris Bitte, daudzi uzņēmumi spējuši īsā laikā pāriet uz alternatīvu energoresursu izmantošanu, piemēram, dabasgāzes vietā sākot izmantot dīzeļdegvielu vai naftas gāzi. Tāpat lieti noderēs arī valsts atbalsts, kas ļāvis amortizēt augstākos enerģijas cenu kāpumus. Tiesa gan, pat ar visu atbalstu, elektroenerģijas cena Latvijā ir krietni augstāka nekā Skandināvijā un citās reģiona valstīs. Situāciju neuzlabo arī valsts uzņēmumu plānotais straujais tarifu pieaugums. Vai Latvenergo, sadales tīkla un augstsprieguma tīkla uzdevumam būtu jābūt maksimizēt peļņu un to ieskaitīt valsts budžetā, kas faktiski nozīmē papildus nodokli, vai tomēr nodrošināt tautsaimniecībai konkurētspējīgu enerģijas cenu, lai ražojošie uzņēmumi var attīstīties? Līdz šim valsts pārvaldes dotais uzdevums ir bijis maksimizēt peļņu, kas rada lielu dividendžu apjomu valsts budžetā, tajā pašā laikā ekonomika tiek bremzēta, secina Andris Bitte. Inflācijas jomā situācija šobrīd ir uzlabojusies. Biznesa darījumos patlaban jau vērojams cenu kritums. Jaunie līgumi esot noslēgti par zemākām cenām nekā pagājušajā gadā. Vienlaikus ražotājiem gan vēl jāiztērē par augstajām cenām iepirktās izēvielas un materiāli. Tā kā arī spiediens no patērētājiem un tirdzniecības tīkliem cenu mazināšanas virzienā esot liels, visticamāk, ražotājiem nākšoties samierināties ar mazāku peļņas daļu. Raugoties tālākā nākotnē, būtu svarīgi izveidot Latviju par labāko biznesa vidi Baltijā, uzskata LDDK prezidents. Lai to panāktu, viens no svarīgākajiem punktiem esot darba spēka nodokļu sloga mazināšana. Pēc darba devēja aprēķiniem vidējo algu līmenī Latvijā nodokļu slogs ir ap 200 līdz 300 eiro lielāks nekā kaimiņu valstīs. Tāpat uzņēmējiem svarīgi esot arī ierēdniecības pretimnākšana un vispārēja izpratne, ka uzņēmumu labklājība un attīstības līmenis ir vistiešākajā veidā saistīts ar ikviena iedzīvotāja makabiezumu. Tāpat būtiska problēma esot arī darba spēka pieejamība. Latvija vienīgā necīnoties par darba spēka piesaisti, bet pretēji, mēģinot ierobežot tā importu, norāda Andris Bitte. Ja drošības situācijā nenotiks radikāli pavērsieni, tad šobrīd Latvijai esot divas izvēles. Vai nu turpināt nīkuļot kā līdz šim, kas nozīmē dzīvosim sliktāk nekā kaimiņi, bet kaut kā jau uz priekšu virzīsimies, vai arī riskēt, pieņemt drosmīgākus lēmumus un panākt krietni ātrāku ekonomikas izaugsmi.